vai var uzskatīt to, ka ņemot vērā, ka turpinās vēl joprojām arī tā skaitā no mūsu preses visa šī Trumpa nomalnošanas kampaņa, kas vēl bija pirms viņa ievēlēšanas, un jau tagad turpinās. Vai tā ir tāda faktiski klaja kaitniecība pret pašu Latviju un šaušana sev kājās? Redz, tomēr mēs sadalīsim cilvēkos un cilvēkos. Ja? Ir tāda lieta kā inerce. Jebkur ir inerce. Pats ciniskākais. Tas, ko sauc par mēdījiem, ja? Tie ir atklāti Trumpa ienaidnieki. Latvija, es runāju par Latviju, bet ne tikai. Arī Eiropas mediji pārsvarā ir Trumpa ienaidnieki. Tur ļoti, ļoti reti vispār ir konservatīvs kāds medijs. Ja? 90%. Ja? Tas jautājums, uz ko viņi cer? Latvijā es tev gribu pateikt vienu. Latvijā faktiski 100% mediji ir tajā nometnē, kas ir ASV demokrāti. 100%. Gan tāpēc, ka tas ir bijis vēsturiski no tā paša laika, gan tāpēc, ka Soros fonds no 92. gada Latvijā ir vairāk strādājis, gan tāpēc, ka Soros un visu to demokrātu politika, ja? Soros es arī runāju kā par simbolu vairāk, tā vieglāk saprast, vieglāk runāt. Ja? Viņi jau ir balstīti uz visas šīs tās ASV demokrātu programmas atbalstu. Ja? Un visi tie mēdī darbojas vienā virzienā. Tātad tie, kas ir skaļi, tur iksā, žurnālisti, politologi un tam līdzīgi, jāņem vērā, ka viņi pēc definīcijas ir anti-Trumpa, aktīvi anti-Trumpa cilvēki. Ja? Vai tā kā nebūtu? Gan pēc pārliecības, gan pēc... katram jau pienāks laiks apdomāties, bet es saku, ir inerts. Tas nav tā, ka tu vienu dienu šiem cilvēkiem, ne jau tā, ka... ko nozīmē? Tas taču ir dziļāk. Nav jau tā, ka viņš ir tā uzpirkts tādā veidā, ka viens atnāk onkulis, tu atnāk no Soros fonda pazvana, ja, tu iedot viņam tur kaut kādu grantiņu, un tad viņš domāja, viņš bija baigi konservatīvais, ja, viņš bija baigi tur, nezinu, parasts cilvēks, un pēkšņi viņš palika par liberāli LGBT, tur pārliecinātu klimata pārmaiņu piekritēm, tā, bet līdz tam nebija, ja.